Šis būs stāsts par kādu mācītāju, kas ar viņu notika pirms 15 gadiem. Un es lasīšu tā, kā viņš stāstīja. Tas notika pirms 15 gadiem, kad kalpoju baznīcā, kas bija pie pilsētas slimnīcas. Tautā to dēvē par slimnīcas baznīcu. Tajā laikā biju tur vienīgais mācītājs, un mani regulāri aicināja mājās un slimnīcas palātās pie slimajiem, svaidīt ar eļļu, aizlūgt un sniegt svēto vakarēdienu. Kādu dienu vakarā ļoti nogurs, atnāk uz baznīcu, ieeja savā istabiņā, kad atskan telefona zvans. Sieviete satrauktā balsī lūdz: mācītāji, vai jūs varētu aiziet uz reanimācijas palātu? Tur man radiniece ir ļoti sliktā stāvoklī, un man ir slikta priekšnojauta, vai viņi nodzīvos līdz rītam. Ir sliktas ārstu prognozes. Vai jūs varētu viņu svaidīt ar eļļu un sniegt svēto vakarēdienu? Tajā brīdī man nav spēka nemaz, tomēr kā lai atsaka? Sieviete lūdz ticībā par slimnieci. Man kā mācītājiem pienākas doties. Tad es atbildu: labi, tūlīt atnākšu. Tik sakiet lūdzu, vai viņi ir ticīgs cilvēks, vai viņi gribētu grēkus nožēlot un pieņemt svēto vakarēdienu. Un tad sākas atklājums. Ko jūs, mācītāji? Viņa ir kristīta, bet nav ticīga. Viņa ir pilnīgi ateista, lamā visas baznīcas un mācītājus un uz savu baznīcu savu kāju nesperšot. Paga, bet kā tad mēs viņu svaidīsim ar eļļu un pieņemsim grēku nožēlu, sniegsim svēto vakarēdienu? Mācītāji, tagad viņi ir komā, bez samaņas. Visu ātri izdarīsim. Izklausās pēc ironijas. Tādā stāvoklī nemaz nedrīkst slimnieku svaidīt ar eļļu un sniegt svēto vakarēdienu. Cilvēkam pašam ir jāgrib to. Ja viņš to negrib, to nevar darīt pret cilvēka gribu un piespiest pieņemt svēto vakarēdienu. Bet tā teikt radiniecei nevar, un saku: labi, aiziešu un izdarīšu, ko varēšu. Paņēmu līdz eļļu, lūkšanu grāmatiņu, paņēmu katram gadījumam svētā vakarēdiena lietas. Gadās, ka cilvēks atmostas un viņam nāk nožēla par saviem grēkiem, un tad viņš vēlas pieņemt svēto vakarēdienu. Ieeja reanimācijas palātā, redz pilnu nodaļu ar smagiem slimniekiem. Ārsti veic kādas procedūras citiem slimniekiem, bet pie tās sievietes neviens nepieiet. Viņa guļ bez samaņas, smagi elpo ar piepūli. Vēl radiniece stāstīja, ka slimniece ir alkoholiķe ar aktu cirozi. Nav nekādas cerības. Tomēr pašu man sacīja arī slimnīcas ārsts. Redziet, mācītāji, šī sieviete, pie kuras jūs atnācāt, mirst. Tur vairs nav nekādas cerības. Viņa ir neticīga, visus lamāja, baznīcu, ticīgos. Vakarēdienā un citās draudzes lietās nekad nepiedalījās, bet kristīta bērnībā. Tā es palūdzos par viņu, ņēmu eļļu, svaidīju, svētīju un aizgāju. Vienkārši nevarēju to nedarīt tās ticīgās radinieces dēļ, kur tik gauži lūdza mani atnākt. Domāju, ka viņas stundas ir skaitītas. Nākamā dienā man zvana ticīgā radiniece. Mācītāji, milzīgs paldies, ka atnācāt. Domāju, ka aicinās man izvadīt šo sievieti. Bet, mācītāji, vai jūs nevarat atnākt ar svēto vakarēdienu pie manas radinieces? Kādā veidā? Viņai kļuva labāk, nāca pie samaņas, un pirmie vārdi, ko viņa sacīja, gribu nožēlot grēkus. Viņa izteica vēlēšanos, lai pie viņas atnāk mācītājs. Biju ārkārtīgi pārsteigts. Tas tiešām bija liels brīnums, ka cilvēks, kuram ārsti deva dažas stundas, nāca pie apziņas. Vēl lielāks brīnums, ka viņi gribēja nožēlot grēkus. Jautāju, vai viņi ir reanimācijā. Nē, viņi pārvest uz kopīgo palātu. Eju, visu nepieciešamo paņēmis līdzi.
Satieku viņu gaitenī, sieviete ap 50, un viņa man pateicis, no sirds ar prieku sagaida un saka, ak, mācītāji, vēlos nožēlot grēkus. Tā arī visu izdarījām. Un vēlreiz pie viņas aizgāju. Pēc tam viņa izrakstīja no slimnīcas. Kādu laiku neko par viņu nedzirdēju. Pēc gada atkal tā pati radiniece, kas lūdza sievieti apmeklēt slimnīcā, zvana un saka, viņa ir aizgājusi, un ļoti vēlamies, lai jūs viņu izvedat. Bēra laikā izrādās ir noticis īsts brīnums. Un to es uzzinu no tās sievietes radiniekiem. Un tas brīnums ir tāds, kas noticis arī līdz bērēm. Viņa ir gājusi uz baznīcu regulāri, cik veselība ļāvusi. Un Dievs viņai dāvāja vēl 1 gadu nodzīvot, grēkus nožēlot un aiziet mierīgi mūžībā. Stāstīju šo stāstu arī radiniekiem, jo viņš šo sievieti pazina tikai kā nelaimīgu cilvēku, alkoholiķi, kas sagandējusi savu dzīvi. Un Dieva žēlstība atnāca savu šo ticīgo radinieci, kas ticībā lūdz, lai palīdz. Dieva žēlsirdība. Tā ir tāda liela Dieva žēlsirdība, ka ir tāds cilvēks, tāda radiniece šai sievietei, kura nebija vienaldzīga. Viņa bija pilna mīlestības un ticības pret savu tuvāko. Un tas ir kā apliecinājums Dieva žēlsirdībai pat tādā situācijā, kad šķiet ir pilnīgi bezcerīga. Paldies Dievam par šādiem ticīgiem cilvēkiem, kas lūdz par saviem tuviniekiem un kas lūdz ticībā, kas uzticās Dievam. Un paldies Dievam arī par šādiem mācītājiem, kas, lai arī cik grūti viņiem ir varbūt šajā brīdī, varbūt tas neietilpst viņu pienākumos vai kanonos, bet viņi tomēr aiziet, izpilda šādu lūgumu, aizlūdz, un Dievs dara brīnumus. Paldies Dievam par katru cilvēku, kas tic un uzticās Dievam. Tā vēl daudz mēs tiekam izglābti, pateicoties šiem ticīgiem cilvēkiem.